Mani sauc Agnese Stunda Zujeva. Es esmu izbijusi Rīgas Tehniskās universitātes pētniece, kuras sāku nodarboties ar spirulīnas audzēšanu, un rezultātā nodibinājām uzņēmumu Spirulīna Nord, kas šodien piedāvā arī jums iegādāties svaigas spirulīnas produktus. Spirulīna ir mikroskopiska aļģe. Šobrīd ir noskaidrots, ka tur ir visas neaizvietojamās aminoskābes, ļoti augsts proteīna saturs salīdzinot ar ogļhidrātiem un gandrīz nemaz nav tauku. Bet pēc šīs tumšās krāsas mēs redzam, ka tur ļoti daudz pigmentu. Spirulīna ir tik koncentrēta, ka pietiek ar 2 ēdamkarotēm šī gandrīz melnā dzēriena, lai uzņemtu dienas dārzeņu devu. Tātad, kāpēc ir jāēd dārzeņi? Tāpēc, lai mēs uzturētu imunitāti, jo ikdienā stress, fiziska, mentāla piepūle, vīrusi, tas viss mūsos rada tādu dabisku vielmaiņas procesu, kurā rodas brīvie radikāļi. Bet, ja mēs neēdam uzturu, kas izlietotos radikāļus neutralizē, tad problēma ir tā, ka tie radikāļi sāk darīt sliktas lietas. Un tad rodās iekaisuma procesi, novecošanās, samazinās imunitāte, un tas, kas mūsdienās ir holesterīns, diabēts, tas arī viss rodas no šī uztura, kurā nav pietiekams antioksidantu saturs. Un kāpēc mēs taisam šķidro spirulīnu, jeb svaigu uzreiz salejam kopā ar sīrupu kā konservantu? Tāpēc, ka dārzeņi ir jāēd svaigi, jo šīs vērtīgās vielas, vitamīni un antioksidanti un enzīmi ir ārkārtīgi jutīgas uz termisko apstrādi. Mēs audzējam slēgtā sistēmā, līdz ar to mums nav nepieciešams šo produktu termiski apstrādāt, un jūs varat dabūt viņu svaigu un daudz garšīgāku, jo mums nav piemaisījumi, kas bojātu garšu, un mēs, kamēr tas produkts ir svaigs, viņš arī garšo pavisam savādāk nekā pulveris. Un tad tie ieguvumi būs tādi, kad jūs jutīsiet vairāk enerģiju vai mazāk nogurumu jau pirmajās lietošanas reizēs, un attiecīgi, ja vajag samazināt holesterīnu vai kādas ilgstošākas kaitas, mazināt insulīna rezistenci, uzlabot vielmaiņu, tad tas ir jālieto vismaz 3 mēneši, lai jau tas ieguvums būtu tāds asins analīzēs nosakāms. Produkts nav alerģisks, salīdzinot ar dažiem citiem produktiem, augļiem, dārzeņiem, kas bērniem rada izsitumus. Līdz ar to mēs uz saviem bērniem esam pārbaudījuši, ka no gada vecuma droši var dot, ir arī, kas dod agrākā vecumā. Grūtniecēm arī var lietot, jo šeit ir pro-A vitamīns, nevis A vitamīns, un visi pārējie vitamīni B, E, C, kas ir ūdenī šķīstošie. Un arī ļoti labi ir cilvēkiem, kas jau ir lielākā, cienījamākā vecumā. Cilvēkiem, kam ir gremošanas traucējumi, spirulīna ir ļoti laba, jo gan samazina kuņģa iekaisumus, gan viņa strādā kā labās mikrofloras veicinošs produkts, un līdz ar to gremošana uzlabojās. Bērniem ļoti labi bērndārza vecumā, kad iet uz bērndārzu vienmēr ir puņķi un citas augstēšanās, tad tas ir top lietošanas veids. Cilvēkiem lielākā vecumā tas ir tieši pret nogurumu, pret novecošanos, holesterīnam, pret diabēta tuvošanos, kad insulīna rezistence jau parādās. Kā arī varat mūsu mājaslapā lasīt vēl daudzus citus klīniskos pētījumus, jo tiešām ir daudz pozitīvas ietekmes atklātas. Svaigās spirulīnas lietošana ir ārkārtīgi vienkārša. Saldēto vienkārši izkausējam ūdenī, savukārt sīrupu sakratam pirms lietošanas, ielejam mazā glāzītē 22 ml vai 2 ēdamkarotes. Ja vēlamies netik saldu, atšķaidam ar ūdeni pēc vēlēšanās. Ja garšo saldāks, dzeram tāpat. Homeopātiskajā aptiekā ir pieejami saldēta spirulīna un spirulīnas sīrups. Uz vietas aptiekā ir dabonama abi produkti, bet interneta aptiekā jūs varat pasūtīt tieši sīrupus. Sīrupiem termiņš ir 1 gads istabas temperatūrā, kamēr nav atvērti, līdz ar to droši sūtām ar pakomātu.